Labdien, cienījamie skatītāji! Prieks ir atkal atgriezties jūsu ekrānos, iekārtās un jūsu ausīs. Šī reize, kā jau visas iepriekšējās reizes, ir ļoti īpaša. Šoreiz es uzrakstīju aicinājumu bīskapam Zbigņevam Stankēviča kungam piedalīties šajā sarunā, un viņš savas aizņemtības dēļ teica to, ka nē, viņam ir kāds līdzvērtīgs, ko man piedāvāt, ar ko aprunāties. Un tas ir neviens cits, kā Ilmārs Pēteris Tolstovs. Sveicināt, Ilmār! Liels paldies, ka piekritāt šai sarunai. Žanra klasika tātad, ja jūs varētu lūdzu pastāstīt, tad sava izglītība, kur mēs šobrīd esam, ar ko jūs nodarbojaties? Jā, tad esmu ķegumietis, audzis Ķegumā, pabeidzis Ķeguma pamatskolu. Pēc tam Vecbebra lauksaimniecības tehnikumā, kurš gan diemžēl jau ir slēgts, tur es ieguvu lauksaimnieku izglītību, tad esmu diplomēts lauksaimnieks, un tad es pabeidzu Latvijas lauksaimniecības universitāti, kas tagad atkal ir pārveidot pa biotehnoloģiju universitāti, tur es esmu pabeidzis zemes ierīcību, tātad mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija. Tad es iestājos Rīgas garīgajā seminārā, kas ir arī Laterānu Pontifikālās universitātes, kur ir Romā filiāle. Tur es ieguvu bakalaura grādu teoloģijā, un tad pēc 8 gadu kalpošanas dažādās vietās, bet īpaši ilgu laiku Jēkaba baznīcā Rīgā, Jēkaba katedrālē, tad man arhibīskaps aizsūtīja uz studijām Ļubļinas Katoļu universitātē, kas ir Polijā viena no vadošajām tādām, ne tikai teoloģija, tur māca arī citas disciplīnas, bet tur es teoloģijas fakultātē tātad ieguvu gan maģistru, gan arī doktora grādu. Tas varētu būt no manām tādām izglītībām. Un šobrīd esmu Salaspils un Ogres katoļu draudzes prāvests, apkalpoju arī Baldoni, Ķegumu, Ropažas, lielu teritoriju. Jā, un kalpoju, darbojos. Izklausās pat ļoti iespaidīgi tā izglītības daļa. Es negaidīju neko tādu. Ļoti labi. Tad kāpēc tie jautājumi tiek uzdot? Vienkārši, lai būtu skaidrs saprotams to, ka mēs intervijas nav ar kur katru. Jā. Labi, tad ķersimies kā tradicionāli pie lietas. Un pirmais jautājums, ko es esmu rakstījis, ir, ka kā jūs šobrīd arī kā baznīca raksturotu to situāciju, kā jūs varat aprakstīt šo situāciju Latvijā saistībā ar alkohola lietošanu? Te ir dažādi skatu punkti. Ja mēs skatāmies no tāda sociāla antropoloģiskā viedokļa, tad jāsaprot to, ka Latvijā ir alkohola lietošanas tradīcijas. Protams, jāsaprot, ka ir dažādi novadi, ir Vidzeme, Kurzeme, Zemgale un Latgale. Katram novadam ir sava vēsture. Latgalē tā ir poļu ietekme, tā ir mazliet arī Krievijas ietekme. Bet Vidzemē bija periods, ko mēs saucam par brāļu draudžu kustību, kas bija Herhūtas kustība, kur sludināšanas rezultātā pirms kādiem 200 gadiem krogi tika slēgti. Cilvēki tātad pielūdz Dievu un nebija nepieciešamības. Bet, redzam to, ka tomēr ir daudzi kari, daudzas traģēdijas, tie paši režīmi, un cilvēki, ir diezgan daudz lietojuši un lieto alkoholu tādā ziņā, ka ir gan šī nabadzība, gan dažādi sociālajā aspektā, tad sociāla antropoloģiskais aspekts. Ja mēs skatāmies tādā globālākā līmenī, kas skar Latviju kā teritoriju un dažādos novadus, kur vēlreiz katrā novadā arī ir savas specifiskās alkohola lietošanas tradīcijas. Un tad, protams, ir indivīds. Katrs cilvēks tomēr ir indivīds un ir dažādi periodi dzīvē, kad cilvēks netiek galā ar savām psiholoģiskām problēmām, emocijām, un tad sākās. Tā kā tur ļoti plašs jautājumu loks, no kāda skatu punkta mēs skatāmies. No garīgā viedokļa arī, protams, mēs redzam to, ka cilvēki tātad zaudē cerību, bieži vien piedzīvo kādas traģēdijas un sākās šis alkohola posts. Es saprotu un piekrītu par to, ka tu, protams, varētu no daudziem aspektiem par šo runāt. Pamēģināsim no viena tāda specifiska. Latvija jau kuro gadu no vietas ir pie tam ar augošu tīrā spirta patērēšanas apjomu uz cilvēku Eiropā kā lielākais, jo īpaši izceļamies tieši dēļ stipriem alkoholiskiem dzērieniem. Kā šo savīt kopā ar to, ka Latvija ir tāda izsenes bijis katoļu kristīga valsts? Visa Latvija nav bijusi katoļu valsts. Mēs zinām, ka Zemgale, Kurzeme un Vidzeme ir vairāk luteriskas tradīcijas
sekotāji. Latgale, protams, ir katoļticīga zeme, bet tur ir, es domāju, ka tās ir pirmkārtām sekas milzīgai nabadzībai un cilvēku nespēja tikt galā ar savu dzīvi, jo, ja tu nevari nodrošināt sev iztiku, ja tu nevari nodrošināt sev normālu dzīvi, tad tu ķeries pie šī līdzekļa, lai vienkārši aizmirstos kā tāds antidepresantu līdzeklis aizvietotājs. Un otra lieta arī tradīcijas, kas iesakņošās kultūrā, bieži vien arī šī subkultūra, kas ir gan mūzika, tās pašas ziņģes, jeb šlāgeri, dažādas citas saistības ar mākslu, ar kultūru, ar filmām, kur iedzeršana tiek parādīta kā ļoti pozitīva lieta. Arī jau iesakņoja sabiedrībā tāds uzskats, ka nevar būt neviena tikšanās bez alkohola lietošanas. Un tad, protams, ir arī tas, ka arī reklāmas un nospiedošā alkohola klātbūtne, piemēram, lauku veikalos ieejot, mēs alkoholu ieraugam kā pirmo centrālo un galveno produktu, ko mēs tur redzam. Ja? Un tas arī ir biznes, mēs redzam lobbyjus. Ja? Tātad tas ir skaidri redzams, ka te ir gan spiediens to darīt, gan no kultūras, gan no šīs sabiedrības, gan arī no tā paša tirgotāja puses un tā tālāk joprojām. Es gan vēršu uzmanību, ka ir tā, kā jūs teicāt, iesakņojusies tradīcija, ka tikšanās nevar notikt bez alkohola. Mēs nedzeram. Jā, bet es saku vienkārši, piemēram, arī Bērēs, paldies Dievam, esmu novērojis, ka mūsdienās gan arī katram otriem ir automašīna, un, piemēram, tas ir skaidri redzams, ka Bērēs uz Bērēm izvadot cilvēku, viņi atbrauc ar savām automašīnām, piemēram, pēdējos gados esmu ievērojis, ka Bērēs alkohola lietošana ir samazinājusies. Par kāzām to nevar teikt, bieži vien tad zina, ka tur būs svinības dienu 2, 3, un mums pat ir priesteru vidū tāds joks, viņi prasa, cik vajag noziedot baznīcai par kāzām. Es parasti sakam, ne parasti, bet tas tā kā joks, mēs to tā nesakam, bet tā kā joks, tikpat vai pat vairāk, cik jūs iztērēsiet alkoholu. Bravo! Jo tas sanāk, ka alkoholam tiek tērētas milzīgas summas, a baznīcai noziedot to, kas paliek pāri. Ja. Bet tas parāda to attieksmi. Bet vēlreiz saku, ir arī tādi jauni, moderni pāri, kas izvēlās svinēt vai bez alkohola, vai arī minimālu alkoholu klātbūtni. Tā kā kaut kādā ziņā mainās mazliet šie stereotipi, uzskati, un vairs nav tādas kāzas, kā kādreiz, kad bija 3 dienas, 3 naktis, jo tas arī finansiāli ļoti dārgi. Tā kā mazliet arī pēdējos gados mainās šis uzsvars un arī tās svinēšanas tradīcijas. Šo ir prieks dzirdēt. Viens tāds varbūt tās nedaudz filozofiskāks jautājums, bet arī relatīvi filozofisks, tieši kontekstā ar reliģiju un kontekstā būs par nāves grēkiem. Labi, skaidrs saprotams, ka baznīca dod malku vīnu, kas ir skaista tradīcija, pilnībā atbalstoša, un viss ir ļoti, ļoti skaisti. Un tad ir kaut kāds nebūtu moments, kad lieto vairāk un lieto biežāk, un tad tā alkohola lietošana sāk izveidot šo cilvēka dzīves uztveri, mainīt. Jo zināms, ka lietotāji bieži vien viņi ir agresīvāki, viņi ir tieši tādi sautīgu labumu rausošāki un tā tālāk. Un tad rodās jautājums, vai ir kaut kāds nebūtu moments, kurā katoļu baznīca vai vispār kristietība varētu teikt to, ka šis jau ir principā uzskatāms apjoms vai uzvedība, kas ir saistīta ar alkohola lietošanu par nāves grēku. Tātad pirmkārtām vīnu katoļu baznīcā pieņem tikai garīdznieks. Ticīgie pieņem tikai dieva maizi. Vīns tiek dots retos gadījumos, piemēram, dieva maizi iemērcot vīnā, nekad nedodot atsevišķi. Vai arī tiem, kuriem ir celiakija, tad viņi pieņem vīna veidā. Arī garīdzniekam ir ieteikts ļoti mazu devu vīna, un tie garīdznieki, kuri cieši arī no alkohola atkarības, tie tad var izvēlēties vai tur vīnogu sulu vai speciāli veidi. Ja runā par dzeršanu Bībelē, ir minēts, ka dzērāji Dieva valstību neiemantos. Es tagad nesaukšu precīzi raksturvietas, bet dzeršana tiek nosodīts kā liels ļaunums, bet, ja mēs skatāmies no tāda arī mūsdienu psiholoģijas pētījumu skatu punkta, tad tomēr jāuzskata, ka alkoholisms kā atkarība tomēr ir vairāk kā slimība, nevis kā morālisks pārkāpums. Tāpēc tā robeža, kad mēs varam teikt, ka dzērājs ir netikumīgs, lielākoties mēs mūsdienās tomēr balstoties uz jaunākiem
arī narkoloģiskiem pētījumiem, tomēr sliecamies skatīties tā, ka uz dzērāju mēs skatāmies nevis uz kā morāls likuma pārkāpēju, bet gan kā uz slimu cilvēku, kurim vajadzīga vai nu medicīniska, vai narkoloģiska, vai kāda cita palīdzība. Bet tas, protams, neizslēdz to tekstu, kas ir atrodams īpaši apustuļu Pāvila vēstulēs, kur viņš saka, ka tur ir ne mantrausēji, ne melkuļi, nekas, un ir arī ne dzērāji, tātad neiemantos Dieva valstību. Ja? Tā kā dzeršana joprojām paliek kā netikums, tomēr ņemot vērā tādus padziļinātus pētījumus narkoloģiem, mēs tomēr nemēģinām tikai un vienīgi kaunināt dzērāju, vai kur tur slikti dari, vai kāds tu esi grēcinieks, vai kāds tu esi morālis pārkāpējs. Ja? No tā nekas tur daudz nemainīsies, drīzāk būs pat vēl sliktāk. Tas tiešām nepalīdzētu situācijai noteikti. Jā, represīvas metodas nestrādā. Jā. Ne, jo vienkārši es rakstot šo jautājumu atcerējos arī pats sevi savā laikā, kad es biju viens no lietotājiem. Un es arī esmu projektā vairāk kārtīgi arī teicis un arī runājis ar speciālistiem, ka man īsti nebija šī fizioloģiskā atkarība no alkohola. Psiholoģiskā visnotaļ es viņu uzskatīju par savu tuvu draugu, bet kā izrādījās, atteikties varēja, ja? Bez ārsta iejaukšanās. Un tajā pat laikā es arī pamanīju to, ka kopš es pārtraucu lietot, man nervu sistēma ir mainījusies. Es arī vairs nejūtos tik ārkārtīgi lepns. Es noteikti vairs neesmu tik izšķērdīgs. Ja, es neesmu vairs tik dusmīgs kā kādreiz. Un daudzas lietas tīri dēļ bioķīmijas, kas izmainās no alkohola lietošanas. Un ir lielākoties sabiedrībā ir tie cilvēki, kas uzskata to, ka viņiem nav problēma ar alkoholu, ka viņiem nav nekādas atkarības vai jāārstējās vai nekādas saslimšanas. Viņi vienkārši lieto. Īsti ne līdz galam varbūt apzinoties to, ka īstenībā to viņu prāts ir tāds attīrījies, noteikti ne nākošajā dienā vai kad alkometrs to uzrāda, bet ir vajadzīgs kāds nedaudz ilgāks laiks. Ja? Kā ir tad ar šādu veidu cilvēkiem? Es lietoju, jo es lietoju, es it kā visu kontrolēju, bet viņš nesaprot to, ka viņš ir dusmīgs, jo. Un tad kā baznīca uz to skatās? Tad baznīca neuzskata, ka alkohols kā viela vai narkotika kā viela būtu pati par sevi ļaunums. Mēs nevaram draudzē teikt cilvēkiem, ka alkohola lietošana pat par sevi grēks. Piemēram, Itālija, tas ir šīs tuvu austrumu zemes, arī tāpat Spānijā, piemēram, attiecībā uz smēķēšanu, pavisam citas, atkal vēlreiz saku, kultūras iezīmes, kas uz smēķēšanu raugās savādāk nekā pie mums. Līdz ar to mēs nevaram pateikt cilvēkiem, ka alkohola lietošana pati par sevi ir ļaunums un grēks, bet mēs tomēr lūdzam, un tas ir arī ierakstīts dažādos tādos norādījumos ticīgajiem, piemēram, lūkšanu grāmatiņā, kā, piemēram, rīkojot bēres, cenšamies tomēr to alkoholu tur pārmērīgi nelikt, ja? Vai izvairīties no pārmērībām, vai nespiest citam dzert, ja? Tātad neveidot šo dzeršanas, varbūt, kultūru, atmosfēru. Tādā veidā mēģinām cilvēkiem atgādināt, ka, piemēram, ir gavēnes, ja? Tātad lielajā gavēnī nelietojam alkoholu. Un, ja skatās, piemēram, Polijā, kur varbūt alkohola lietošana ir arī, zinām, veidi problemātiski, tad viņiem ir tā iegājies, ka tādi ļoti ticīgi cilvēki, viņi izvēlās maija mēnesi un augusta mēnesi, kas ir, piemēram, Jaunavai Marijai veltīta mēneši, tad viņi tā kā par godu Jaunavai Marijai atsakās šajos mēnešos lietot alkoholu. Man bija pārsteigums, ka nesen bija Polijā, un viens vīrietis teica, ka viņiem ir tajā apvidū tā tradīcija, ka gadu pēc to cilvēku aiziešanu viņi nelieto alkoholu. Tādi kruciāti, jeb apņemšanās 9 mēnešus nelietot alkoholu, konkrētos mēnešos nelietot alkoholu, kas ļoti, ļoti svarīgi, jo tad, ja tajā sabiedrībā ir izplatījies tas alkohola lietošanas kults, jeb tā prasība, ka sanāk kopā ir jāiedzer, viņš saka, reliģisku iemeslu dēļ es nelietoju. Un tad tie, kas gribētu viņu spiest dzert, viņi saka, ja jau Jaunavai Marijai par godu, kā mēs viņam spiedīsim pacelt glāzīt. Ja? Un tas Polijā īstenībā ir ļoti nostrādājis šie saucamie kruciāti, jeb tādas apņemšanās, viņiem ir brālības, viņi pat dodas īpaši tiem, kuriem ir arī zinām veida jau nosliet sev uz atkarību, jo tie, kas atkarīgi, viņi vispār nevar lietot, bet tādi, kur jūt šo pieķeršanos. Tad viņi nāk tādās procesijas veidā pie altāra un saliek svinīgu apņemšanos, ka viņi 9 mēnešus piem nelietos alkoholu un parakstās. Un tad viņiem pat ir apliecība, un tajos brīžos, kad viņiem vai nu gribās iedzert legālās kompānijas, parāda,
redz, man ir apliecība, esmu krūts, viņš ir pārējie viss, saprotam, tev ir solījums, respekt. Ja. Fantastiski. Tā ir tāda interesanta prakse, varbūt mēs to arī varētu ieviest arī Latvijā, bet tas ir, daudzos gadījumos tas ir ļoti labi parādījies un nostrādājis tādā ziņā. Es tiešām ieteiktu, tāpēc, ka es bieži saņemu jautājumus no cilvēkiem, no skatītājiem. Es stāstu to savu, es aizēju kaut kur, man visu laiku prasa, kāpēc tu nedzēri, kas tu stāvoklī vai pie stūras, vai jebkas. Man ir jātaisno tas, kāpēc es nedzēru. Šis būtu, manuprāt, viens izcils papildu kā instruments, ko varētu izmantot. Burvīgi. Nākošais jautājums man ir tāds, ka, un arī tas ir ar mani saistīts, bet ir novērots, ka tas attiecas arī uz daudziem cilvēkiem. Ir tā, ka pēc tam, kad ir pārtraukts lietot, un parasti tā ap 6 mēnešiem pēc tādas garākas pauzes, cilvēks neviļus nonāk pie kaut kādām tādām tiešām garīgākām atklāsmēm. Cits pat tā kā patiešām nododas ticībai. Bet tās garīgās iemaņas izmainās, uzlabojās. Es pats, piemēram, arī es kristījos 33 gadu vecumā. Projektu sāk 34 gadu vecumā, bet tas pārējais posms bija jebkurā gadījumā. Un es tagad ar roku sirds varu pateikt to, ka es ticu Dievam, un man vairs nav pat kauns par to. Kas starp citu paradoxāli, bet laikā, kad es lietoju, man bija kauns to atzīt. Un tas man paveda pie šo jautājumu, kā ir tā, ka tiešām daudzi, kas ir pārtraukuši, viņi tomēr tā kā atverās vairāk tām garīgajām lietām arī. Jā, mēs redzam, ka ir anonīma alkoholiķu kustība A, un tur pie viņi runā par šo garīgo principu. Un, ja cilvēkam ir īpaši kāda atkarība vai nosliec uz atkarību, tad izejot cauri tam ceļam, viņš iegūst brīvību, un tad viņš redz, ka arī Dievā ir šī brīvība, un tas tā kā saskaņojas. Cilvēks redz, ka viņš var izdzīvot savu dzīvi brīvībā no lietām, kas viņu ved atkarībā un saitē. Līdz ar to, viņš piedzīvo tādu garīgu pacēlumu, brīvību, un tas dod spēku. Mēs zinām, ka tie arī, kas ir pārtraukuši lietot alkoholu, viņu dzīves ļoti spēcīgi izmainās. Jā, īstenībā man nākošais jautājums tieši saistīts ar 12 soļu programmu, kur Dievs patiešām tiek izmantots kā tāds pamats, kur virzīt to cilvēku apziņu ar mērķi dziedināt viņu no tās atkarības. Tad es gribētu pajautāt, kāda ir baznīcas pozīcija par šo, jo netiek izcelts konkrēti tāds kristīgs Dievs, tad tur ir, ko mēs paši izprotam ar to, kas ir Dievs, ļoti, ļoti tādā atvērtā formā. Bet neskapēc man ir tāda sajūta, ka tur neviens nedomā tādā ziņā par Allahu. Ka tur tiek izmantots vairāk vai tas ir kristīgs Dievs, vai tas ir kosmos, vai visums, vai tādā eiropeiskā tādā izpratnē. Vai ne? Bet tieši, nedrīkst prasīt, vai skaušu, protams, ka neskaušu, bet no katoļu puses nav tāda seja, ka gribētos tomēr vairāk? Nē, es domāju, anonīma alkoholiķu kustība būtu gatava, ja Latvijā būtu vairāk musulmaņu, tad tik pieminēts reālāks, mums vienkārši ļoti vāja maza musulmaņu kopiena, islamticīgo kopiena. Bet jāsaka to, ka mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar kustību. Es arī, piemēram, būtu gatavs viņiem atvēlēt draudzes telpas, bet vienkārši Salaspilī šī kustība ļoti vāja, un mani tas skumdina, jo Salaspilī ir milzīgs alkohola lietošanas patēriņš. Šeit ir ļoti daudz alkohola veikali. Vienā tādā pilsētā ir ļoti daudz alkohola veikalu, un varās atkal jauni, un dzeršana te ļoti lielā mērā, un es labprāt ļautu šai kustībai šeit būt. Bija viens brīdis, ka viņi interesējās, tepat būtu svarīgi krieviski runājošo grupa, bet ļoti daudzās draudžu telpās, Rīgā, arī citās vietās tiek rīkot šis sapulcs, un mēs dodam viņiem iespēju un sadarbojamies un esam atvērti, un ir pat garīdznieki, kas iet uz šīm sapulcēm, lai vienkārši pabūtu kopā, jo jāapzinās arī, ka garīdzniekam draud arī šī atkarība, jo bieži vien tās ir psiholoģiskās slodzes, tā ir nespēja tikt galā ar nogurumiem, ar stresiem. Ja? Tā kā tas viss ir savstarpēji saistīts, un baznīca nevēlas speciāli kaut kādā veidā vairāk ienes šajā programmā reliģiozitāti, jo šīs programmas pamats ir tieši tāds, kāds viņš ir, ka tas balstās uz šiem soļiem, un garīgais princips tur ir tikai kā opcija iespēja cilvēkam vienkārši izvēlēties šādu garīgu izaugsmes ceļu atbilstoši viņa pārliecībai.
Jā. Un patiešām cieņpilni, jo es ļoti labi zinu to, ka 12 soļu programma priekš daudziem cilvēkiem patiesi efektīvs instruments. Jā. Tā kā tas ir man Es varu piebilst to, ka es runāju ar tādiem Latvijas vadošiem narkologiem, ka daudzos gadījumos, piemēram, atkarīgie cilvēki iziet vai nu Minnesotu vai kādu citu pat ķīmisko vai kādu zāļu terapiju, un tad pēc tam viņiem vajadzīga tā uzturošā, un AA grupa nodrošina to, ka tu, kad es saņēmu šo kaut kādu atbrīvošanas to terapiju, tad tu ej tālāk uz grupām, kur tevi nostiprina un tā kā pieskata un atbalsta, un tu nepaliec viens, jo daudzi kā varoņi iziet Minnesotas vēl kādas programmas, vai tu nezinu, ko tur kodējās, vēl ko dara, un bez tam viss ir atkal, viss vadzis lūst, un atkal ir kā pie sasista silas. Tā kā šis atbalsts, ko sniedz A grupa, ir ļoti, ļoti liels un svarīgs. Tā ir absolūta patiesība, jā, jo es arī esmu daudz prātojis un arī runājis par šo jautājumu, ka tā ir tā kodēšanās principā vispār, jā, un vairāk par to, ka nav jau jēgas ir kodēties vai nav jēgas piespiest sevi. Tagad skat, kāds es varonis esmu un nedzeru, bet tāpat turpināt ienīst savu māti. Jā, tie iemesli parastiem lietotājiem arī ir visnotaļ klasiski. Bet tad man rodās jautājums, tātad Salaspils, un ne tikai Salaspils, tas ir daudz kur. Vai katoļu baznīca būtu gatava nedaudz vairāk iesaistīties, varbūt tās jau aktīvi iesaistās sarunās, piemēram, ar pašvaldībām, teikt, norādīt to, ka klausieties, es saprotu, bizness ir bizness, bet ja mums blakus ir azartspēļu klubs un bārs un vēl točka kaut kāda un vēl kaut kas, ka tas ir acīm redzami par daudz, ka tas nestrādā vairs. Tur pirmkārt ir lobby, azartspēļu un alkohola lobby ļoti spēcīgi. Azartspēļu gadījumā mums tomēr izdevās dažas zāles slēgt, jo pašvaldība ievies tādus izmaiņas teritoriālajā plānojumā, kad noteica metrus attālumu no skolām, baznīcām, un tas, var teikt, palīdzēja dažas zāles slēgt, bet jāsaprot, ka mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā ar tirgus ekonomikas likumiem, līdz ar to, ja tas netiek risināts valstiskā līmenī, tad ļoti grūti. Redzams, ka tagad ir jau šajās dienās tika nolēmts tātad samazināt alkohola reklāmas, alus un vīna. Tāpat arī iet tālāk šis process saistībā ar alkohola iegādes laikiem. Tā kā virziens jau ir, bet tas nav tik vienkārši, un baznīca, mēs jau varam ieteikt, bet tādas tiešas ietekmes sfēras mums nav, jo baznīca ir šķirta no valsts. Protams, ka esam mudinājuši un runājuši, un pašvaldība un valsts to zina, bet mēs redzam ar reālu situāciju. Bet tomēr, ja runā par Salaspils pašvaldību, tad pašvaldība ir ieinteresēta mazināt gan azartspēļu zāļu klātbūtni, gan arī alkohola izplatību, bet viņi nevar aizliegt kāda veikala atvēršanu, viņi nevar, pārsniegt savus pilnvarus. Protams. Un tādā ziņā, ka šķirta no valsts, es ļoti labi saprotu, tāpēc, kā arī es sanāk, ka nevalstiskās organizācijas vadītājs jau, un es arī esmu principā šķirts no valsts. Mēs darām, ko varam, bet virziens ir pozitīvs, un es redzu, ka jau mēs apzināmies to postu, ko izraisa alkohols, jau ir bijušas arī publikācijas, tāpat arī plašsaziņa līdzekļos, un mēs redzam šo situāciju, tā kā, mēģinājumi darīt, katrs no savas puses dara, kas ir viņa spēkos. Paldies, liels, paldies. Nākošais jautājums ir jau tāds nedaudz, tāds varbūt tās ķecerīgāks, nedaudz kašķīgāks, bet es vēršu uzmanību to, ka man nav uzdevums nekādā gadījumā konfrontēt vai kaut ko tādu. Vienkārši tāds tīrs ziņkārība. Laikam viena no lietām, kas man personīgi, tāpēc, ka tad, kad mani audzināja kā nedievticīgi cilvēki. Un līdz ar to man šī kritiskā izpratne arī ir diezgan iesēdināta iekšā. Un man ir tāds priekšstats jocīgs radies, jo īpaši par tiem cilvēkiem, kas, piemēram, tādā tradicionālā ģimenē, izveido tagad ģimeni, viens vai abi vecāki dzer, tur bieži ir tātad agresija, konflikti un vardarbība, un tur ir iesaistīti bērni. Un es pie sevis visu laiku domāju, un tad tie cilvēki atnāk uz grēksūdzi, nekādā veidā neizmaina savu attieksmi, nevis pret sevi, nevis pret bērnu vai jebko tādu, vienkārši palūdz piedošanu, viņam šī piedošana tiek dota, un viņš turpina dzīvot tā, it kā nekas nebūtu bijis. Un šī ir tas moments, kad es nevaru saprast, bet jums taču ir tāda iespēja, jums ir tāda vara.
Ko baznīca man varētu paskaidrot ar tās? Es nekļūdos, iespējams, ka es maldos dzīvoju un es kļūdos, bet man tāds priekšstats ir. Redziet, katrai tātad cilvēks pats par sevi ir tātad salikta būtne, viņš sastāv no miesas un dvēseles, tātad ir šī dvēseliskā, garīgā daļa un ir miesīgā daļa. Un mēs paši jau sevī piedzīvam šo konfliktu. Līdzīgi arī reliģijai ir ārēji redzamā rituālā daļa un ir iekšējā garīgā daļa. Un, protams, ka mēs kā garīdznieki un baznīca cenšamies ar sludināšanu, ar rituālu palīdzību, ar visu savu darbību mainīt cilvēku dzīves un darīt visu, lai viņš kļūst labāks. Bet daudzos gadījumos tas nav tik vienkārši, jo vēlreiz saku, tas, ka cilvēks atnāk pie grēksūdzes, viņš nožēlo, viņš grib laboties, bet ja runā par atkarībām, tad viņas ir, kā es teicu, jau psihosomātiskas, un tur vienkārši ar apņemšanos ir par maz. Protams, ka mēs zinām, ka šo 12 soļu programmas pamatā pirmais ir atzīt, ka esmu alkoholiķis. Bet tas nav tik vienkārši. Arī bieži vien paši priesteri, garīdznieki, kuri kalpo, varbūt paši cieši jau no alkoholisma. Un par šo tēmu nevienmēr ir viegli runāt. Jo daudzos gadījumos, piemēram, laukos, cilvēki izvēlās vieglāko ceļu, lai viņš tur iedzer, tad viņš vismaz nomierinās, viņš vismaz nav tur tāds. Bet, mēs redzam, ka ir izpratne par agresiju, par alkoholu lietošanu, viņa ļoti primitīva, un tur ir vajadzīga izglītība. Bet, baznīca veic savu misiju, un mēs jau nevaram, ietekmēt cilvēku un noteikt, kas notiek viņa sirdī, jo viņš atnāk pie grēksūdzes, viņš nožēlo grēkus, izsūdz un lūdz piedošanu, bet kas patiesībā notiek viņa sirdī, to zina tikai Dievs. Tāpēc ir bieži tā sajūta, ka tas ir reliģisks teātris. Es, piemēram, 6 gadus kalpoju onkoloģijas centrā un Gaļasarā, un tur es piedzīvoju autentisku ticības pieredzi cilvēkos, jo tad, kad cilvēks mirst, tad viņš patiešām cenšas nožēlot no sirds. Kamēr mēs esam šeit dzīvē, mēs visi kaut kur manipulējam, mēs visur kaut kur tēlojam, mēs visur mēģinām kaut ko izlīst. Un, var būt, ka vienai daļai ticīgu cilvēku, kas iet pie grēksūdzes, grēksūdze ir tikai kā tāds psiholoģisks nomierināšanas līdzeklis, izsūdzē grēkus un var atkal tālāk grēkot. Ja? Un mēs tur neko daudz iejaukties nevaram, jo tā ir cilvēka personiskā izvēle. Jā, es varu no sprediķa viņus tur palamāt, es varu viņus tur audzināt, es varu tur apmeklēt mājās. Bet pēdējā laikā arī ir novērojams tas, ka, ja gadījumā mēs piefiksējam fiziskas vardarbības gadījumus, mēs tomēr cenšamies jau reaģēt, jo tas arī tāds uzstādījums no sabiedrības, ka mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Līdz ar to mainās arī sabiedrības uztvere. Un, kā es vēlreiz saku, ir atšķirīgi uzskati Latgales pierobežā, un atšķirīgi uzskati ir Kurzemē, un ir dažādas kultūras, tradīcijas, bet lauki ir lauki, tur dzīve ir skarba, un bieži vien tā izeja no problēmām tiek meklēta alkoholā un vardarbībā. Es daudz domāju tieši par bērniem, kas cieš no šīs vardarbības, un vēl sliktāk, ka tie bērni cieš ne tikai no tās vardarbības, bet arī viņi iemācās to vardarbību. Tas būs tas, ko viņi tālāk atkal nesīs. Ir atsevišķi gadījumi, protams, ka cilvēks uzņemās apzināti pārtraukt šo, pie sevis paņemt un nelaist vairs tālāk uz priekšu, bet tomēr tik daudz bērni patiesi cieš no šīs lietošanas. Kā mums kā sabiedrība, un šeit es domāju, mums kā sabiedrībai un baznīca kā daļai no šīs, kā mums palīdzēt cilvēku bērniem? Pēdējā laikā mums Katoļu baznīcā ir ļoti spēcīgi attīstīta arī psiholoģiskā, psihoterapeitiskā un pat psihiatriskā palīdzība. Ir katoļi, arī pat klosteru māsas, klosteru cilvēki, kur izmācās par psihologiem, psihoterapeitiem. Mēs zinām, Luterāņu baznīcā ir mācītājs Gates Līdums, un es tomēr uzskatu, ka te nepietiek tikai ar reliģisku aktu, kad es, pasakot, palūdziet Dieviņu, palasiet Bībeli, viss būs kārtībā. Šeit ir vajadzīgas arī palīdzība psiholoģiskā veidā, dziedināšana saknē, bieži vien tie ievainojumi, kas nāk pat no mātes miesām, kas nāk no dzimtes. Un te mēs raugamies cilvēku trīsdimensionāli, fiziski, psiholoģiski un garīgi. Tātad psihiskā, garīgā un fiziskā dimensija. Un ja ir atkarība, tad ir jādziedina fiziski, dažreiz pat dodot zāles, ja organisms jau ir toksisks. Tātad psiholoģiski tātad ir vajadzīga terapija, un garīgais, protams, grēksūdze, aizlūgšanas, dievvvārdu lasīšana un draudz kā kopiena.
Tikai tad, ja ņem šos 3 aspektus kopā, 3 dimensijas, ir iespējami rezultāti. Ja tu ņem tikai garīgo, ja tu ņem tikai psiholoģisko vai tikai fizisko, tur var nebūt tie panākumi. Tā kā pēdējā laikā arī mums baznīcā ļoti attīstās šī psiholoģiskā dimensija, uztver par psiholoģijas kā zinātnes lomu procesos, un normāli draudzē vajadzētu būt 2, 3 dežūrējušiem psihologiem vai psihoterapeitiem, kas tomēr nāk palīgā. Un mums arī ir savi psihoterapeiti, kurus mēs iesakām, ja gadījumā ir vajadzīga palīdzība behaviorāli un cita veida, kas var palīdzēt attiecīgās situācijās. Tiešām bagātīgi tādā gadījumā. Tā iespējas izvēlēties un saņemt atbalstu ir ļoti. Nākošais jautājums gan tāds nedaudz, varbūt varam paskatīties vēsturiski, varam paskatīties tagad, varam paskatīties, kāda ir situācija pēdējā laikā. Mums ar teroristu līderu organizācija nesen atzina to, ka viņu priekšnieks ir nošauts. Tajā pat laikā Eiropā, kā kristīgais valstīs, iepriekš pieminētās tradicionāli, tomēr tā alkohola lietošanas kultūra ir lielāka. Un es nesen biju, piemēram, Nīderlandē, kurā es nonācu pie situācijas, jo Nīderlandē ir diezgan vispār plaši. Ja? Tur var lietot ne tikai alkoholu un tā. Un tur staigāju apkārt un konstatēju, man ir viens vietējais stāstīt to, ka mums situācija ir izveidojusies tāda, ka mums uz kristīgajām baznīcām vienkārši nav vairs cilvēki, kas iet. Un tās baznīcas valsts ir nacionalizējusi, lai nebūtu tā kā, lai tur nezinu, laikam bezpajumtnieki, bet tur tāda nav. Bet sāks veidot tirgus teritorijas iekšā un vēl kaut ko. Un tad man rodās tāds jautājums, kas noticis ir? Kur mēs tagad dodamies, jo Eiropa ir pārbagāta tagad ar saviem imigrantiem, kas no tā paša cieš. Mums ir viena politiskā partija, kas akurāt mēģina to pašu dabūt arī pie mums ievazāt iekšā, kas man liekas pretrunā ar tām tomēr dziļajām saknēs, tām kristīgajām vērtībām, kas mūsu sabiedrībā tomēr ir saprotamāks un tomēr pazīstamāks. Tad kas noticis ir? Kur mēs tā pēkšņi esam vairāk dzeram? Es domāju, ka te ir daudzi aspekti. Latvija ir pavisam cits stāsts, Eiropa ir pavisam cits stāsts, un katra Eiropas valsts ir arī savu vēsturi. Eiropas valsts atšķirās, katra valsts atšķirās savās vēsturiskajās attiecībās pie baznīcas un valsti. Francija ir ļoti agresīva laiciska, jo tur ir savu vēsturi. Vācija ļoti atkal līdzās sadarbojas baznīca un valsts, un tur ir cits modelis. Atkal Nīderlandē ir savs stāsts, jo Nīderlanda pirms 100 gadiem bija ārkārtīgi katoliska zeme. Visvairāk misionāru sūtīja. Bet problēma var būt tāda, ka vienā mirklī šīs valstis Eiropā tika pārsātinātas ar reliģiju, un cilvēkiem radās protests, un viņi gribēja atmest un arī atmeta reliģijas institucionālo formu, bet reizē ar to viņi atmeta arī reliģijas saturu. Un palika ateistiskas, un līdz ar to, ja ir ateisms, tad ir tukšums, ko aizpilda gan atkarības, gan arī, piemēram, nedod dzīvību bērniem, tātad zema dzimstība, un vieta nevar palikt tukša, un šie migranti no valstīm, kur ir dzimstība 10-15 bērni, viņi dod šeit. Tā ir lieta dabiskā kārtība, mēs to nevaram izslēgt. Ja kaut kur nedzims bērni, tad ierodās cilvēki no tām zemēm, kur dzimst. Latvija atkal ir ar savu specifiku, ka viņa visu laiku ir bijusi pagāniska. Latvija nekad tā īsti nav bijusi kristīga. Viņu neviens tā īsti nav spējis kristianizēt, jo 13. gadsimts kristianizācija notika ar spēku, tāpēc, ka šeit nebija valstiska veidojuma. Lietuvā un Polijā bija karaļi, kuri pieņēma kristīgo ticību, visas valsts kļuva katoliskas, un Polijā un Lietuvā katolicisms veiksmīgi integrējās tautas kultūrā, un Lietuvā un Polijā katolicisms tas ir arī tautas ticība, saistībā ar viņu kultūru, folkloru un tradīcijām. Latvijā gan evaņģēliska luteriskā baznīca vēlāk pēc reformācijas, jo runāt par īstu kristianizāciju līdz 16. gadsimtam ir grūti, jo bija ļoti zems izglītības līmenis, varbūt pilsētās, varbūt kādos lielajos centros, pa laukiem tās tomēr bija lielākoties maiņticības, algdievības, dabas spēku pielūgsmes, fetiši, totēm un tā tālāk. Protams, kad reizē ar reformāciju nāca tā saucama apgaismība, protams, ka tika tulkots Bībeles latviski, bet tomēr luteriskā baznīca palika vāciska. Luterāņu mācītāji latvieši ļoti tikai nesenā laikā ir nākuši.
Un arī tātad Latgale bija poliska, jo garīdznieki bija no Polijas, no Lietuvas, un arī tur tieši tas pats, ka tikai pēdējos 100 gados nāca vietēji garīdznieki kā Trasuns un daudz citi tie saucamie Latgales apgaismotāji. Un, protams, tā ir tā Henhūtas kustība, jo brāļu draudžu kustība, kas bija fenomens Ziemeļvidzemē, un baptistu ienākšana 19. gadsimta beigās Užavā un Kurzemē. Tā kā līdz ar to tie pēdējie 100-150 gadi, ka Latvija vispār tika kristianizēta, bet tomēr mēs redzam, ka Jāņa Latvijā ir lielāki svētki par Ziemassvētkiem, mēs nerunājam par lieldienām, un dziesmu svētki ir nacionālās identitātes veidojušie svētki, nevis kristīgie svētki. Es nekad tā nebija iedomājies no šīs puses. Kristietība vienmēr ir kā tāds pielikums, ķeksīts. Tad bērns jānokrista, jāiesvēta, jāsalaulā un jābeda. Ja? Bet, ja skatāmies procentuāli no Latvijas iedzīvotāji, ļoti maza daļa, tie ir tiešām tikai daži procenti, kas aktīvi piedalās dievkalpojumus un ņem aktīvi daudz dzīvi. Jā, ir harizmātiskās vasaras svētku draudzes, kas ir skaļas. Tikko tātad mācītājs Gleška no Prieka vēs rīkoja šo Jēzus maršu, ir kristīgais rādio, bet tur atkal problēma, ka viņi pārāk agresīvi, viņi noliedz visu cilvēcisku, visu tautisku, un tur veidojas atkal agresīvas tātad šīs pseido, tādas izkropļotas kristīgās formas. Protams, Latgale ir reģions, kas ir ļoti savā laikā kristianizēt, bet vēlreiz saku, cilvēks aiziet uz baznīcu palūdzās, pēc tam aiziet uz krogu un piedzerās, un tas viss ir līdzās pastāvējis. Ir suiti, ir daži vēl reģioni, kas ir kristīgi tādi. Valmieras puse ļoti kristīgi, ņemot vērā tās brāļu draudžu kustības. Bet, ja skatās uz Latvijas teritoriju, tomēr pagānisms ir noteicošā domāšanas sistēma. Es nerunāju par reliģiju, es domāju par domāšanas sistēmu. Latvijas ir mazliet pagāns, mazliet kristietis, mazliet tas, kas vajag. Un to arī ir iemācījušas šīs varas, kas ir bijušas gan vācieši, gan arī vēlāk šīs diktatūras, kad viņam jāpielāgojas, viņam vācieši saka, ka vajag iet svētdienas baznīcu aiziesim, bet principā mēs piekopjam savus rituālus. Daudzos gadījumos tāpat nav kā reliģija, bet vienkārši tāds mitoloģisks domāšanas veids. Melns kaķis, nesveicināties par slieksni, akas vāks, elektrības stabi, nospļauties un tā tālāk. Bet tas viss ir kopā. Jā. Tāpēc mums tas vienkārši jāņem vērā, un es jau to rēķinos, ka tas tā ir. Es kaut kad nesen lasīju, ka Latvija ir viena no pasaules vismaņticīgākajām valstīm vispār. Igaunija pat ir vēl vairāk, un šobrīd arī redzams, ka tajās valstīs kā Anglijā un Skandināvijā, kur cilvēki atsakās no kristīgās ticības, tur uzreiz plaukst amuletu veikali, enerģētiski akmeņi, jo cilvēkam vajag kaut kam ticēt. Jā. Bet mūsdienās ļoti populāri ticība bez institucionālas reliģijas. Jā. Ticība bez sistēmām. Jā. Katrs jau kaut kam tic, kaut ko lasa, kaut kam seko, kādiem guru skolotājiem, piemēram, arī tas pats Integrālās izglītības institūts ar mācītāju Jurubeni, arī iet šajā virzienā, ka viņi veido tādu garīgumu, kas ir tā kā augstāks, kaut kas pārāks, kaut kādas slepenas zināšanas. Un tas šobrīd ļoti populāri. Cilvēks negrib sevi saistīt ar kaut kādu konkrētu konfesiju vai draudzi. Viņam patīk tāds izplūdes, tāds kaut kas gaisīgs, kaut kas tāds. Tas garīgais. Jā, tas garīgais. Varbūt ir kāds ieteikums tiem cilvēkiem, kas vēl svārstās starp, it kā varētu dzert, turpināt, ja? Ne tā, ka tur baigi tur plītēt vai ko, bet it kā varētu, bet no otras puses man saka apnikt, un es to daru tikai tāpēc, ka vienkārši man vika pa laikam tikai pasauc un piedāvā un tā, bet īstenībā man jau neinteresē. Varbūt ir kāds ieteikums šādiem cilvēkiem? Kā labāk noslēgties uz, labi, nedrīkst prasīt, uz kuru pusi labāk, ja? Bet kā labāk noslēgties uz pareizo? Ja kāds cilvēks ir izlēmis vispār nelietot alkoholu, lai viņš to dara. Tā ir viņa izvēle, un tā ir laba izvēle, un apsveicam. Bet ja cilvēks tomēr nav gatavs šādai, es pat teiktu, tādai radikālai izvēlei, ņemot vērā mūsu sabiedrību, tomēr radikāli, un tāda ļoti nopietna izvēle, tad mans ieteikums būtu pēc iespējas atlikt, jeb attālināt to reizi, kad es lietu alkoholu. Tas nozīmē meklēt visas iespējamās iespējas, kuras varu pateikt, tomēr nē. Ja gadījumā ir kāda iedzeršana, tad lai tā ir tiešām pēc iespējas tālāk, nezināmā nākotnē un retāk. Un tad var vienā brīdī cilvēks nonāk pie situācijas, ka man jau nemaz nevajag. Tad nav tā, ka tagad es apsēžos un man tā speciāli jādomā,
ārprāts, es tagad nedzeršu, un tad katru dienu atkārtot mantru. Bet vienkārši to lietu tā no sevis attālinu, ka pienāks tāds brīdis, ka man tā lieta vairs neinteresē, man tas nav saistošs, man dzīvē kaut kas cits interesantāks. Ja? Jo dažas varbūt uzreiz biedē tāds lēmums, ārprāts, es tagad nedzeršu, un tagad es būšu tāds un tāds. Ja? Tas ir arī tāds lēmums, ja? Bet ja gadījumā mēs neesam gatavi tādam lēmumam, vienkārši pēc iespējas, tā sakot, attālināt, ja? Pēc iespējas atrast iemeslus, lai varbūt atteiktos no šīs iespējas iedzert. Šitais man ļoti atgādināja atkal jau manu pašu un daudz citus manas tādā laikā kopgājējus, kas es prasīju, kādi tev plāni ir, tur teiks, un godvārds jau mēnesi uz priekšu, kādi ir plāni. Viņš pastāst kalendārā, nē, man tur būs tam un tad, es jau zinu, ka man būs pohas. Nu, cilvēks jau ir ieplānojis savu slikto pašsajūtu. Un tā ir tā pilnīgi pretējā lieta. Ja tad nevis meklēt katru iespēju, kā pateikt, bet meklēt katru brīvo brīdi, kad, nu labi, tagad es būšu brīvs no pohām, tagad es varu piedalīties kaut kādās citās lietās arī. Nu labi, laikam jau tas, man laikam vēl jāpajautā tomēr musulmanisms. Viņi alkoholu nelieto reliģisku apsvērumu dēļ. Varētu jau ironizējot paprasīt, vai tāpēc viņi tik kašķīgi, bet viņi nav. Principā, viņi kā reliģija, viņi nav kašķīgi. Problēmas sākas ar tiem migrantiem, ja, un ar šiem te geto, kuros viņiem sanāk tagad dzīvot un mitināties, kas var saprast, un tas noziedzības līmenis, kas tenīs Eiropas valstīs ir pieaudzis. Laikam tad tas jautājums, vai skaidra kristietība var vēl paglābt Eiropu. Jo tas, par ko ir runa, kas ir novērojams, ka Zviedrija ir jau tālu no tā, kādu mēs atceramies Zviedriju, tāpat arī Francija, tāpat arī Vācija. Daudzas valsts, Vācija tagad ir aiztaisījuši robežu ciet, kas tur vēl Nīderlanda ar tieši to pašu taisās nodarboties arī, vismaz centīsies. Cilvēki sāk saprast to, ka lietas ir jāglābi. Un viņi sāk saprast, manuprāt, ka jāglābi ir ne tikai tā savu valsts, bet arī tās savas vērtības un arī reliģija tajā skaitā. Nu, tad vai ir iespējama kaut kāda situācija, jo šobrīd musulmanisms ir tas aktīvais, kas nāk virsū, bet es neredzu, ka kristietība tā kā baigi dot pretī. Eiropas nākotne ir izlemta. Viņa jau ir lemta iznīcībai, viņai vairs nav cerības. Viņa izmirst un viņa islamizēsies. Tur nav jau vairs jēgas, jo no Oktoberfestā esošais vācietis neatteiksies no sava alus vēderiņa. Skandināvi nekad vairs nepieņems kristietību, no kuras viņi ir demonstrīvi atteikušies. Arī latvietis nekļūs kristīgs, jo viņam ir savas tradīcijas, un viņš dzīvos tā kā Jāņos, viņš dzers to alu, te būs ārdīšanās un ņemšanās. Lolot cerības mēs nevaram, jo šobrīd katoļu baznīcas centrs jau ir Āzijā. Mēs to redzam pēc pāvesta Franciska. Viņš Eiropu vairs neuzskata vispār par nopietnu spēlētāju. Mēs redzam, Ķīna, ir Āzija, ir pavisam citi centri. Un tas arī parāda, kāpēc mums ir tik grūti ar Ukrainu, ja? Jo Eiropā nav šī mugurkaula, nav šī cīņas ir liela apātija, liela tā depresija un liela neziņa. Ja? Un to izmanto Ķīna, to izmanto Krievija, jo mēs redzam tas pats Trumps, ja? Ko mēs nezinām, kāda būs realitāte pēc šīm vēlēšanām. Tā kā nekas spīdošs mūs negaida. Un es arī neredzu, kā, piemēram, tajā pašā pandēmijas laikā vai arī Ukrainas kara sākuma laikā, ka man būtu pilnāks baznīcas. Tas tā nav. Un Eiropā joprojām baznīcas tiek slēgtas. Arī Parīzes Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija to parādīja. Tikko vakar pāvests uzstājās ar uzrunu Luvēnas universitātē Beļģijā, kurai bija 600 gadu jubileja, un viņš piemitināja tikai ar mazu vārdu, ka sieviete ir jābūt tā kā pakļāvīgai vīram. Momentāli sekoja protests, šobrīd tas iet pa visiem mēdiem, ka pāvests ir uzdrošinājis iet pretī gender ideoloģija un feminismu strīmam, kas tur ir izteikts. Ja. Mēs dzīvojam totalitāri ideoloģiskā sabiedrībā, kur kristīgajām viedoklim vairs nav nekāda teikšana vērtība. Jaunieši dzīvo citā, tā ir Z paudze, viņi pilnīgi citā TikTok pasaulē dzīvo un tā tālāk. Līdz ar to Islāma valsts pakāpeniski pārņems Eiropu, Francijā mošeja vairāk nekā baznīcu, un arī citās valstīs nekas spīdoši nav. Tā kā, protams, kā katra cilvēka liktenis ir viņa paša un Dieva rokās, bet izvēles tādas ir, kādas viņas ir.
Bet mēs zinām, ka jau 2000 gadu kristietības vēsturē bijuši barbaru uzbrukumi Romai, ir notikušas dažādu impēriju, Bizantijas, Romas impērijas krišana. Nu, mēs redzēsim arī Eiropas krišanu, bet varbūt, ka pēc tam kā Fēniks augšām celsies. Bet vispirms ir jākrīt. Vispirmām kārtām Eiropa ir jāiznīkst. To arī Jānis Pauls II teica, ka tā ir Eiropas pašnāvība, pašiznīcināšanās. Un nevar viņu garīgi pamodināt. Tu nevari aizbrauciet uz Vāciju un parunājiet Oktoberfestā, pasludiniet par Jēzu Kristu. Nē, nu labi, jā. Dzīves jūs tur neiziesit. Ja? Nē, nu tur jau vajag jau tomēr īsto vietu un īsto laiku izvēlēties. Bet tā ir tas ir tas domāšanas veids, ja? Ka kristietība visur, mani nelaiž Salaspils skolā iekšā. Ziniet, kāpēc? Pavisam vienkārši. Direktori katolieti, ja es tur aiziešu, tad momentāli kāds vecāks uzrakstīs bez tabū, būs momentāli sižets un būs momentāli skandāls, ka Melnsvārds nāk baznīcā un indoktrē bērnus, kuri negrib būt saistīti ar reliģiju. Tas notika Ogrē, kur bija tādas diskusija bērniem ar 3 konfesiju mācītājiem. Ja? Un izblamēja to kā tādas šausmas un ārprātu. Ja? Tad mēs pakāpeniski tiekam no visām sabiedrības jomām kancelēti ārā. Un pie mums Latvijā tas vēl nav tik izteikti, bet tādā Skandināvijā, citās valstīs tas ir ļoti, ļoti izteikti. Tā kā, bet es negribu tā kā beigt uz pesimismu notis, bet islāmam un arī tāda nedzeršana ir, jūs zināt, ka islāma postulāti balstās uz Muhameda kaprīzēm. Ja Muhamedam negaršo alkohols, tad musulmaņi nedzer. Ja viņam garšotu alkohols, tad viņi dzertu. Un līdz ar to tas ir arī daudzsievībām un daudzām citām lietām. Bet jāsaprot, ka islāmā ir ļoti daudz, kur ir tādi remdeni, jeb nepraktizējuši, viņi tāpat dzer. Tāpēc uzskatīt, ka visi musulmaņi nelieto alkoholu, jā, tādi dedzīgie, radikālie, kuri seko pēc šiem postulātiem, jā, bet ir tādas valsts, kur ir mērenais islāms, kur ir islāms tikai tāds kā tāda tautas kultūra, tur, protams, savādāk. Bet jebkurā gadījumā tas ir apsveicami, ka viņi ir izvēlējuši šādu ceļu, un tas nav tas pats sliktākais. Nu, jā. Tas paradoks arī ir tāds, ka es arī biju dzirdējis par šiem mērenajiem musulmaņiem, kas tomēr tā kā lieto, protams, arī bez galējībām un tā, bet ka viņi vairāk tā kā ir saplūduši ar to eiropeisko, un mēs viņus tik ļoti nejūtam, cik mēs ļoti jūtam tos, kas izbaro un uzbruk ar nažiem, un par to, ka sievietes stāv uz ielas ar to pašu, es nezinu, glāzes sidri vai glāzes šampaniešu un kaut ko. Es nesaku to, ka vajadzētu pārtraukt publiski lietot. Es aicinu, pirms, ka tas būtu glīti, tā izturēties ir pret līdz cilvēkiem, bet nogalināt par to noteikti nevajadzētu. Labi. Brīvais jautājums, tradīcija ir, var arī neko nedarīt šajā sakarā. Vai ir kāds jautājums man? Turpināt iesākt to darbu, es domāju, es varu novēlēt, lai izdodās veicināt šo atturības kultūru, atturības domāšanas veidu. Tas ir ļoti svarīgi, jo jāiet ir arī pret varbūt tai plūsmai, tai straumai. Un tas ir tāpat kā mēs, kā kristieši, kā katoļi mēģinam arī iet pret straumi ar savu mācību. Tā es domāju, šajā gadījumā jādara tas, jo tas ir, ir iespēja glābt kādu cilvēku no posta. Ne tikai cilvēku, kādu ģimeni, sabiedrības grupu, un tas ir ļoti apsveicami. Paldies, liels. Paldies. Labi, tad tiešām uz šīs pozitīvās nots bija tiešām citādāks šis raidījums, un man liels prieks par dažādām dziļām tēmām. Jums es teikšu, skatītāji, paldies. Tiekamies kādā citā reizē, bet noteikti tiekamies. Un mans aicinājums šoreiz būtu, varbūt tagad būs sober oktober, ja, tātad sausais oktobris. Varbūt tad pareitiniet, cik septembrī jūs nodzērāt, un oktobra beigās to naudu ieskaitiet baznīcai kādai. Labāk nekā industrijai. Industrija jums nepalīdzēs, ja gadījumā kās. Paldies, un lai jums burvīgs laiks līdz nākošajai intervijai. Atā. Paldies. Paldies.